Pārslēdzamies atpakaļ uz latviešu valodu, jo raidījuma soļiem mēs esam nonākuši tieši pie paneļa diskusiju sadaļas. Nedaudz iesildījām sarunu raundus, bet ceram, ka paneļa diskusijas atnesīs vēl jaunas perspektīvas, jaunas pārdomas. Un esam nonākuši līdz pirmajai no divām paneļa diskusijām, kur uzdodas jautājumu zaļi, bet vai izdevīgi? To mēs pārbaudīsim šajā paneļa diskusijā. Es ceru, ka visi tās dalībnieki ir šeit un ir gatavi, un mums ir arī jau uzlikt virsū mikrofoni. Līdz ar to vēlos redzēt šeit priekšā uz skatuves pirmkārt un pavadiet ar aplausiem Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis. Sagaidām! Sagaidām šeit priekšā atpakaļ sadales tīkla valdes priekšsēdētāju Sandi Jansonu. Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijas valdes locekli Valdi Vītoliņu sagaidām. Būvmateriālu ražošanas uzņēmuma Švenk Latvija valdes locekle Evita Goša sagaidām. Un arī ar skaļiem aplausiem šīs diskusijas moderators sadales tīkla biznesa attīstības vadītājs Haralds Millers. Dāmas un kungi, lūdzu, skatuvi jūsu rīcībā. Jā, paldies. Labdien, dāmas un kungi! Esam nonākuši līdz paneļa diskusijai zaļi, bet vai izdevīgi elektrifikācija biznesā. Pirms mēs sākam diskusiju, palūkšu auditoriju nenolikt tālu savus telefonus, jo diskusijas laikā parādīsies uz ekrāna jautājums, par kuru jūs varēsiet nobalsot un izteikt savus domas par to, kā kāds process ietekmē jūsu ikdienu. Elektrifikācija, pārejas process, kurā no fosilajām degvielām mēs pārējām uz elektroenerģiju, nav jauns. Un, principā, viņš jau notiek vairākus gadus. Process pats par sevi ir ļoti, ļoti veiksmīgs, viņš ir ilgspējīgs, viņš ir efektīvs un tā tālāk. Tas piedāvā arī risinājums klimata pārmaiņu ierobežošanai, gaisa kvalitātes uzlabošanai un enerģijas drošības paaugstināšanai. Attiecīgi atsevišķas nozares elektrificējās savādākos tempos un ir savādākās šajās attīstības fāzēs. Tas, ko mēs vēlamies pārnāt šajā paneļa diskusijā, ir tas, kā tad kurai nozarei sokās, kas ir tie strateģiskie un politiskie lēmumi, ko mums vajadzētu pieņemt, lai mēs varētu virzīties uz ātrāku, efektīvāku un arī izdevīgāku elektrifikāciju. Sarunas ievadā es vēlos padalīties ar pāris tādiem datiem, skaitļiem, tēzēm par to, kur tad mēs esam šobrīd ar elektrifikāciju, kur vēlamies būt nākotnē. Un tad arī uzsāksim mūsu diskusiju un iesaistīsim iekšā dalībniekus. Ja mēs skatāmies uz elektroenerģiju, tad sadales tīkls iepriekšējā gadā sadalīja elektroenerģiju, kas ir 6 terawatstundu apjomā. Nākotnes potenciāls pēc prognozēm, ka 2035. gadā elektroenerģijas gala patēriņš būs 8,5 teravatstundas. Ja mēs skatāmies uz siltumjaudām, tad dotajā brīdī centralizētajā apgādēs siltumjaudas sastāda aptuveni 7 teravatstundas. Dotajā brīdī elektrificēto katlu mājas skaits pēc maniem datiem ir aptuveni 0. 2030. gadā mēs skatāmies atkal uz nākotni. Elektrības daļa siltumapgādē sastādīs 2 teravatstundas, un vēl tālāk, tad 2050. gadā aptuveni 62% no centralizētās siltumapgādes būs elektrificēta. Mums ir arī Švenks. Švenks ir viens no lielākajiem elektroenerģijas patērētājiem valstī, kas patērē aptuveni 2% no mūsu kopējā gala patēriņa. Kontekstam, ražojot savus produktus, Švenks gadā patērē tik daudz elektroenerģijas, cik aptuveni Rīgas gaisma patērē 5,5 gados. Tad es vēlētos varbūt sākt ar Sandi, ņemot vērā, ka sadales tīkls ir tāds kā elektrifikācijas mugurkauls. Kas ir tas, kā sadales tīkls elektrificē biznesus un kas ir tās nozares, kurām sadales tīkls varbūt šobrīd pievērš lielāko uzmanību? Mēs pirmkārt pievēršam lielāko uzmanību mūsu tīkliem, lai nozars varētu elektrificēties, ja sāksim ar to.
Un droši vien, ka kvalitatīva un nepārtraukta elektroenerģija, tas ir elektrifikācijas pamatnosacījums. Tā kā iepriekšējais runātājs Ērens arī pieminēja, ja mums nebūs kvalitatīva un droša elektroapgāde, tad nekādas elektrifikācijas nebūs. Tā kā tas ir uzstādījums numur 1. Tas, ko mēs redzam, kas notiek šodien, protams, gan ar zaļo enerģiju, gan arī ar patēriņu veicināšanu, teiksim tā, jo mazāks uzņēmums bieži vien, jo viņš ir gatavs ātrāk pieņemt dažādus lēmumus. Ja? Un mēs tāpēc ļoti daudz redzam dažādu izmēru, jau, ja nemaldos, pie 1000 uzņēmumiem, kas ir uzlikuši dažādus, teiksim, ģenerējušos avotus, kas ir gatavi paši ražot elektroenerģiju. Un, protams, ja jau šī elektroenerģija nāk iekšā un viņi ir par pieņemamu cenu, tad arī elektrificēt savus procesus. Ja. Mums ir daudz dažādu piemēru, ko mēs redzam, kur lielveikalu ķēdes ir pārgājuši gan uz siltumsūkņiem, gan arī paši ražo elektroenerģiju. Mēs redzam arī ražojošos objektus pašvaldības ļoti aktīvi iesaistās elektrifikācijas stāstos. Bet, ja mēs runājam par tādiem lieliem cipariem, tad mēs, protams, ar tādām patīkamām bažām skatāmies uz siltumapgādi, jo, kā ļoti pareizi pieminēja, tie cipari ir milzīgi. Un manis teiktais par vidējo temperatūru palātā, uz šo brīdi sadales tīkliem ir brīvas jaudas, absolūtos skaitļos pietiekoši daudz, varam attīstīties, bet ja mēs sākam tiešām skatīties, kur tad mums viņas ir, bieži vien viņas ir varbūt ne tur, kur konkrētais individs to vēlās. Ja. Tā kā stāsts ir detaļās, stāsts ir tā, ka mēs sabalansējam savas attīstības iespējas un ejam vienotā solī. Plus vēl skatāmies, protams, arī ne tikai no tīklu prizmas, bet arī no tarifu prizmas, jo mēs saprotam, ka siltumapgādātāji vienā dienā varbūt visus savus procesus neelektrificēs, un varbūt tas arī pat nav pareizi, jo jāpaņem ir tad, kad viņi ir lēti, tad, kad viņi, kā teikt, nav ko likt, un tas ir tā bilde, kā mēs to redzam un kā mēs uz to skatāmies. Mhm. Paldies. Tad jautājums nākamais būs Edmundam. Elektroenerģijai liela loma tiek paredzēta gan klimata neutralitātes mērķu sasniegšanai, gan arī enerģijas drošības jautājumos. Kā valdība definē elektrifikāciju un kādas ir tās galvenās stratēģijas šajā jomā? Jā, paldies. Es teiktu tā, ka elektrifikācija mums jāskatās kā iespēja. Un šī ir mūsu iespēja gan veicināt mūsu tautsaimniecības konkurētspēju, gan arī būtiski kāpināt ir eksporta apjoms. Un es domāju, ka ar tādu skatu uz nākotni mums arī ir jāskatās. Protams, lai tas tā tīri praktiski notiktu, ir diezgan daudz mājas darba, kas mums ir kopīgi jāizdara. Tas droši vien nav viens atbildīgais, kas to visu varētu paveikt. Tas ir tāds kopdarbs, kur ir būtiska loma gan saimai, gan valdībai, gan komersantiem, gan arī tiem komersantiem, kas veic investīcijas elektrības ģenerēšanā. Un tāpat arī es teiktu, ka ļoti liela loma būs augstsprieguma tīkliem un sadales tīkliem, lai tas viss tīri praktiski notiktu. Jo tās visas iespējas mums ir. Mēs neesam neko nogulējuši vai zaudējuši kaut kādā ziņā konkurentiem. Mums ir ļoti svarīgi, lai šīs elektrības jaudas augt un veidotos tieši šeit Latvijā, ir pilnveidot mūsu regulējumu, lai tas būtu daudz vienkāršāk, ātrāk. Tie, kas ir gatavi investēt vēja, saules enerģijā, to varētu izdarīt maksimāli ātri. Jāsaka tā, ka laikam es teiktu tā, ka saules enerģijai īstenībā nekādas dižās barjeras šobrīd nav. Tas ir principā ļoti vienkārši. Un arī tās uzstādītās jaudas, ko mēs redzam pašlaik Latvijā, gan mājasaimniecībās, gan komersantos, principā tur nekādu barjeru nav. Tie, kas ir vēlējušies un grib vai arī plāno, īstenībā nekādu lielo izaicinājumu nav. Bet saistībā ar vēju, protams, kad šī izaicinājuma ir un tur ir nepieciešami vairāk regulējumi,
gan attiecībā uz to, cik ātri mēs to ietekmi uz vidi un cik detāli skatāmies vai ar kādu attieksmi uz to lietu skatāmies. Tāpat ir būtiski tomēr arī panākt pretī droši vien pašvaldībām un tuvāko apkaimju iedzīvotājiem, lai faktiski arī tas labums no elektrības ģenerēšanas arī kaut kādā mērā arī viņiem ir, jo nenoliedzam, kad tā vēja turbīna esamība ir arī ar kaut kādu ietekmi uz šīm apkaimēm. Tā kā tas ir ļoti kritiski, lai tas būtu, tad, protams, mums ir kritiski, lai attīstītos elektropārvades tīkli, gan starpsavienojumi, gan iekšējie tīkli, lai šo elektrības apjomu varētu uzņemt un arī tālāk faktiski novadīt arī uz eksporta tirgiem. Un principā jāsaka tā, ka no investoru puses, droši vien, ka šobrīd mēs nevaram sūdzēties, tā interese ir, gan tie, kas jau ir izdarījuši, gan arī tie, kas ir pieteikuši šo projektu, kas arī varbūt šobrīd strādā aktīvi, lai šo dokumentāciju savestu. Tā kā šīs ir tās lietas, kas ir ļoti svarīgas. Minēju šos dažus skaitļus varbūt par šo potenciālu elektrības pieaugumu. Es teiktu tā, ka uz enerģētikas jomu laikam ir nepareizi pat skatīties līdz 35. gadam un tā. Jāskatās jau laikam ir līdz tam 50. gadam, jo tās visas investīcijas to principā veids gan enerģijas ražotāji, gan sadales tīkls, gan AST. Viņi ir ar būtiski garāku amortizācijas termiņu un principā mums arī, ja mēs piemēram salīdzinamies ar Dāniju, tad faktiski šī brīža enerģijas patēriņš un ko viņi redz uz 50. gadu, viņi redz, ka elektrības patēriņš viņiem pieaugs 4 reizes. Tā kā ļoti iespējams to sešnieku varbūt, kad uz 50. gadu ir principā mums jāreizina ar 4 un jādomā varbūt arī tās investīcijas tādā mērogā. Protams, kad ir kaut kādas lietas, kas varbūt arī atvieglo, jo Latvija nav izņēmums un principā investīcijas tīklos ir drīzāk tā investīcija nepietiekamība tīklos ir principā ne jau Latvijas izaicinājums, bet visas pasaules izaicinājums. Tā kā tur šis iztrūkums ir tiešām ļoti liels un mums, kā jau Sānis minēja, ir arī jābūt ļoti atbildīgiem, lai tās investīcijas veikt atbildīgi, jo jebkurš eiro, kas ir ieguldīts, viņš jau aiziet, kā saka, tarifā. Un tad būtu jābūt tā, ka mēs to, ko mēs veidojam, ka faktiski viņš arī ir, teiksim tā, vienmērīgi aug un ir arī noslogots, lai, teiksim tā, tas iegums ir. Tas, uz ko mums ir jāskatās, protams, kad tas ir iespējas ne tikai eksportēt, bet mēs jau arī redzam vesela rinda nozaru arī mainās līdzi, teiksim tā, šīm jaunām tendencēm, gan transporta joma, gan droši vien, ka nākotnē arī siltumenerģijas joma būtiski mainīsies un iespējams, ka kaut kādā brīdī mēs diezgan, ja mēs šobrīd pārējām varbūt uz granulu katliem vai šķeldas katliem, kad kaut kādā brīdī mēs pāriesim uz elektrību, tāpat arī vesela rinda industrijas, faktiski, lai mazinātu šo ietekmi uz vidi, arī faktiski jau skatās kā alternatīva elektrība. Tā kā visas šīs lietas ir principā kuras pārmaiņas ņemam kā iespējas. Jā. Paldies, tātad fokusā, ģenerācija un infrastruktūra. Valdi, nākamais jautājums varbūt pret tevīm. Ja mums infrastruktūra būs, jauda būs, kā ir izveidojusies tāda situācija, kad tik milzīgs potenciāls un tādas nākotnes prognozes, bet dotajā brīdī elektrificētās jaudas 0? Kas ir bijis tie izaicinājumi, vai kas ir bijušas tās situācijas, kāpēc šobrīd ir tāda situācija? Jā, labdien. Es domāju, tas vienkārši tāds vēsturisks attīstība, kad mēs sākām ar pārēju no fosīliem energoresursiem, kas klasiski bija ļoti senā pagātnē, varbūt ogles, tad, protams, tā bija dabasgāze, un tad 90. gados notika šī transformācija pārēju uz biomasu, kas centralizētā siltumapgādē pamatā ir šķelda. Tad es teiktu, ka mēs atkal esam pārējais periodā uz lielo nezināmo, kāda būs šī nākotnes tehnoloģija, centralizētā
centralizētā siltumapgādē. Šobrīd tas izskatās, ka tā ir elektrība dažādās formās un biometāns un ūdeņrads. Protams, kas iepriekšējā diskusijā, ko Erens minēja, kad Eiropā runa par šīm jaudu nepietiekamību, tad mēs esam varbūt tās drusciņi citā situācijā, ka mēs redzam, un mēs runājam par infrastruktūras noslogojamību, un kur, kā jau tu minēji, šī jauda mūsu pusē ir šie 6-7 terawatstundas, ir patiesībā visa Latvijas siltumā nozare, neskaitot centralizētu, ir 12 terawatstundas. Tā kā mēs te runājam, ja jums tiešām vajag kaut kur, ne jums, bet elektrības ražotājiem jāliek kaut kur savus produktus, tad centralizētā siltumapgāde droši vien ir tā vieta, kur to var mēģināt izdarīt. Faktiski, kāpēc līdz šim tas nav noticis praktiski, tas, protams, ir, es domāju, lielā mērā ir arī izmaksu jautājums, jo, protams, ka biomasai bija vislielākais atbalsts, un tajā laikā, varbūt 90. gadu vidū, neviens īpaši nerunāja par elektrifikāciju centralizētā siltumapgādē, par siltumsūkņiem bija diskusijas, bet tas faktiski ir attīstījies privātajā nozarē un privāti mājas, un tas arī turpinās. Bet jā, es saskatu, ka tagad ir tas īstais laiks, kad vilciens sācis kustēties, tikai tātad mums jāaiziet šie vairākie etapi, kā elektrificējam centralizēto siltumapgādi, kādā apmērā to mēs redzēsim. Un tad jo mēs esam tāds pats ražošanas uzņēmums, kā jebkura rūpnīca, kura mums ir vajadzīga. Jā, mēs runājam par ražošanas attīstību Latvijā, bet pieslēgt centralizēto siltumapgādi elektrosistēmai ir daudz ātrāk, jo mēs jau šeit esam, nekā, protams, kad valdībai jāpierunā kāds ārzemju investors, lai viņš uzbūvētu rūpnīcu. Tad, kad viņš uzbūvēs rūpnīcu, tad mēs skatīsimies pēc citiem avotiem, ja mūsu jaudas būs pa lielu jūsu sistēmai. Bet, Okay, paldies. Evita, Švenk, Latvija. Pavisam cita situācija. Ja siltumapgādē mums dotajā brīdī praktiski nav patēriņa, tad priekš ražošanas mums ir elektroenerģija, jums esat izvēlējusies kā primāro enerģijas avotu. Liels patēriņš un arī potenciāls nākotnē. Kāpēc uzņēmums izvēlējas par labu tieši elektroenerģijai un kas ir bijuši tie izaicinājumi varbūt saskaroties tieši ar elektroenerģiju, ieviešot dažādas risinājumus? Labdien visiem! Paldies par iespēju piedalīties šeit šodien, un es domāju, ka tā mana loma patiešām ir arī šajā paneļa diskusijā runāt pavisam praktiski un piezemēti, ne tikai par lieliem plāniem, kas mums visiem ir priekšā un kurus neapšaubām vajadzētu īstenot. Pavisam īsi varbūt par pašu uzņēmumu, par ražošanu, proti Švenk Latvija ir lielākais industriālais ārvalstu investors Latvijā, vienīgais cementa ražotājs, ražojam arī transporta, betonu un minerālu materiālus, bet tieši cementa ražošana ir energointensīva un resursu ietilpīga nozare, tā saucamā hard to abate industrija, proti nozare, kuras tieši ķīmiskā procesa dēļ arī ir ļoti grūti izvairīties no milzīga apmēra CO2 emisijām. Un runājot par elektroenerģijas patēriņu, jā, kā tu jau minēji, tad mēs esam viens no lielākajiem patērētājiem Latvijā, bet tas ir nevis vienkārši tāpēc, ka mēs būtu izvēlējušies elektroenerģiju, tas ir tieši objektīva ražošanas procesa dēļ, un es tad varbūt īsi ieskicēšu, kas tie ir un kāpēc mēs, piemēram, vienu ražošanas procesa daļu nemaz nevaram aizvietot ar elektroenerģiju. Proti, lai saražotu cementu, vispirms ir jāsaražo starpprodukts klinkers. Tas tiek ražots no galvenās izēvielas kaļķakmens un māla un vēl nedaudz citām izēvielām, bet galvenais ir kaļķakmens, kurā guļ savā ziņā CO2 emisijas, iemigušas, un tālāk mums ir milzīgā temperatūrā, milzīgā rotējošā krāsnī kopā ar kurināmajiem, kuri mūsu gadījumā gandrīz 100% ir alternatīvie kurināmie, pārsvarā tātad no sadzīves un industriālajiem nebīstamajiem atkritumiem saražots kurināmais. Un agrāk arī mūsu gadījumā tas bija, piemēram, ogles un gāze. Tagad gandrīz tās vairs netiek izmantotas, tikai 2% apmērā, lai noturētu tādu stabilitāti. Bet mums šis kurināmais ir nepieciešams, un tur mēs elektroenerģiju nevaram izmantot, tāpēc, ka tas kurināmais kopā ar šiem izējmateriāliem beigās izveido šo cementa starpproduktu. Bet, lai saražotu cementu, tālāk mums ir nepieciešams milzīgs daudzums elektroenerģijas. Protams, mēs skatāmies tālākā nākotnē uz
aizvien lielāku zaļās enerģijas patēriņu, un tātad milzīgās dzirnavās, ja, šis klinkers kopā atkal ar citiem izējmateriāliem tiek malts, un tur arī šis milzīgais patēriņš rodas. Un atkal, lai arī mēs patērējam tik milzīgu elektroenerģijas apmēru, kopumā tas tieši CO2 emisiju konteksts mums tomēr vislielākais, vairāk nekā 90% apmērā vispār mūsu ražošanas procesā rodas tajā pirmajā, tajā klinkera saražošanas procesā. Bet vienlaikus ņemot vērā to, ka mēs kopumā īstenojam tādu milzīgu, ambiciozu, bet pavisam reālu dekarbonizācijas plānu attiecībā uz cementu ražošanu un vēlamies kļūt klimata neitrāli, patiešām izpildot arī Parīzes nolīguma mērķus, jau īstenībā sākot ar 2030. gadu, ja mēs neskatāmies kaut kur tālā nākotnē uz 2040. un 50. gadu, tad, protams, arī mums ir ļoti svarīga tieši šī elektroenerģijas komponente, ņemot vērā tomēr to apjomu, ja, jo mēs atkal varam mērīt visu relatīvi, ja, vai nu pret mūsu emisiju apmēru vai kopumā, ja, teiksim, tās emisijas, kuras tomēr nezaļā elektroenerģija rada. Lūk, un tas mūsu praktiskais stāsts ir pavisam vienkāršs, proti tātad sākoties Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, atceramies, kāda bija situācija attiecībā uz elektroenerģijas cenām, un skaidrs, ka mēs ar savu milzīgo kuģi, ar savu milzīgo patēriņu atradāmies situācijā, kurā faktiski mēs vairs nevarējām turpināt ierasto stāstu par to, ka mums ir brīnišķīgi noslēgti līgumi, stabilas piegādes, stabilas paredzamas cenas, un mēs faktiski pirmo reizi vispār savā ražošanas vēsturē nonācām situācijā, kurā mums birža bija labāka izvēle, vismaz uz kādu laiku, nekā vispār iespēja noslēgt līgumus par tiešām cenu, kuru mēs vispār varētu atļauties. Un kādu laiku tā mēs arī darbojāmies, bet skaidrs, ka arī tā situācija neturpinājās mierīgi nekādā gadījumā, bet atkal mums bija ļoti sarežģīti, ņemot vērā mūsu apjomu, mūsu mērogu, vienoties ar kādu no elektroenerģijas tirgotājiem atkal par kaut ko mēs vispār varam nodrošināt. Mēs bijām tiešām situācijā, kurā mēs atkal pirmo reizi mūžā bijām spiesti arī pacelt saviem klientiem cenas vairāk nekā burtiski 5 reizes gadā, un mēs solidāri, protams, dalījām šīs izmaksas, bet tā situācija bija graujoša. Un tas bija tas laiks, kad mēs sapratām, ka mums, lai nodrošinātu gan drošību stabilitāti, gan cenas paredzamību, gan arī, protams, mums nepieciešamo zaļumu, un jau sperot šos pirmos soļus būtiskos zaļuma virzienā, mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs vēlētos īstenot tā saucamo PPA projektu, ja, tātad šo te AR pirkuma līgumu, un tas ir tas, kuru mēs esam dabūjuši diezgan daudz punus, īstenojot šo te projektu. Mēs bijām plānojuši, kā tātad noslēdzot līgumu ar attīstītāju, izmantojot šo te elektroenerģiju saražoto, protams, tikai un vienīgi savam pašpatēriņam. Ja, mēs nekādā gadījumā nekad neesam plānojuši kļūt par elektroenerģijas tirgotāju. Mēs ražojam būvmateriālus. Bet, diemžēl, tas mums īsti neizdevās, jo šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, kurā mēs esam bijuši spiesti kļūt par elektroenerģijas ražotāju, reģistrēties par tādu, pārdot savu saražoto elektroenerģiju šajā saules parkā mūsu elektroenerģijas tirgotājiem, ar kuru mums ir noslēgts pamata piegādes līgums, un pirkt no šī elektroenerģijas tirgotāja atpakaļ elektroenerģiju, būsim godīgi, par divkāršu cenu. Līdz ar to tieši šobrīd, kamēr ir šāda situācija, protams, mēs uzskatām, ka šī situācija ir absurda, jo mūsuprāt tiešām zaļums var būt ekonomiski pamatots, tādam tam pilnīgi noteikti ir jābūt, un valsts politikai ir jābūt veidotai tieši tādai, lai mēs to varētu nodrošināt. Proti, tātad neturpinot varbūt šo konkrēto piemēru, ja jūs skaidrs, ka šī situācija mainīsies, un mēs arī šobrīd īstenojam arī tādu iekšējo aizskaitītāja saules parka būvniecību, apmēram tādu pašu izmēru, tie ir 6 megavati. Mūsu gadījumā tas nodrošina viens šāds parks aptuveni 4,5% mūsu patēriņa, un varbūt atgādinot arī, kā vispār sākās tas mūsu punu iegūšanas stāsts, īstenojot šo te pirmo ārējo saules parku mūsu pašpatēriņa vajadzībām, ka mēs, protams, apsvērām arī tiešo līniju, konstatējām, ka tas nebūs iespējams.
šobrīd novērtējam to, ka tiek virzīti elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi attiecībā uz tiešo līniju iespējošanu pašpatēriņa vajadzībām, jo mūsuprāt tiešām tā ir tāda atkal pilnīgi nevajadzīga birokrātija. Ir pilnīgi skaidrs, ka tiek nodrošināts pašpatēriņš, bet mēs nevaram īstenot šos projektus tieši savā īpašumā, un tikai tāpēc, ka šie projekti ir kādā trešai personai piedarošā īpašumā, ka mums ir liekta tiešās līnijas ierīkošanas iespēja, mēs uzskatām, ka tas nav patiešām saprātīgi pamatoti esošajā situācijā, it īpaši tajā situācijā, kur izveidojās pēc Ukrainas kara sākuma. Bet kopumā tātad kopsavilkot, es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi mums visiem paskatīties spogulī. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka jā, Latvija saražo daudz zaļās elektroenerģijas, bet, ja mēs paskatāmies uz izcelsmes apliecinājumiem, tad dati par 2022. gadu liecina, ka tikai 14,3% Latvijā patērē zaļo elektroenerģiju. Respektīvi, lielākā daļa Latvijas saražotās zaļās elektroenerģijas tiek eksportēta. Mums ir jāņem šis vērā. Eiropas komisija, komentējot Nacionālo klimata un enerģētikas plāna projektu, kurš tā tika iesniegts vēl februārī, dod Latvijai ļoti daudz norāžu attiecībā uz klimata un enerģētikas plāna izstrādi. Tā skaitā arī lūdzot aprakstīt, kā tad Latvija vispār plāno pātrināt AR izmantošanas izvēršanu, tā skaitā izmantojot AR pirkuma līgumus vai pasākumus, kuros izmanto izcelsmes apliecinājums. Tātad vajadzētu fokusēties, protams, mums ne tikai uz ražošanu, runāt tikai uz ražošanu, bet patiešām arī nodrošināt, ka Latvijā zaļā elektroenerģija tiek patērēta. Ja? Un ir ļoti skaidrs konkrēts Eiropas komisijas norādes attiecībā uz to. Proti ir jārada situācija, kurā visi kopā mēs veidojam šo politiku, publiskais sektors, privātais sektors, tās intereses ir jāsalāgo, jo šobrīd ir tāda izteikta sajūta, ka katram ir jācīnās ar tiem saviem puniem, un nav tādas kopīgas vīzijas redzējuma par to, kur tad mēs īsti virzāmies. Un to arī Eiropas komisija norāda, ka nav īsti plāna, piemēram, līdz šim pašam 40. gadam vismaz. Nodrošināsim to. Okay. Tad es saprotu, vienā virzienā fokus ir ģenerācija, infrastruktūra, vienā virzienā ir patēriņš. Valdi, varbūt jautājums pie tevīm, ņemot vērā arī tos skaļus, ko es nosaucu sākumā, kā izskatās centralizētās siltumapgāde, tie skaļi tuvi reāli? Kāda ir tā vīzija, kā varētu attīstīties centralizētā siltumapgāde tuvākajā laikā? Es domāju, ka patiesībā ir daži tikai tehniski un ļoti daži finansiāli jautājumi. Tātad, protams, tas ir elektroenerģijas un sadales pakalpojuma izmaksa. Un savukārt tas, kas attiecās uz tehniskām lietām, ja mēs runājam, piemēram, par lielas jaudas siltumsūkņu izmantošanu centralizētā siltumapgādē, tad faktiski mums būtu jāpievērš uzmanību gala patērētājiem. Respektīvi, mūsu gadījumā tās ir nosacītās 5-stāvu dzīvojamās mājas. Un faktiski valstī būtu jāpievērš beidzot uzmanība šo māju rekonstrukcijai, bet papildus ir jāvērš uzmanību uz to, kādā veidā šīs mājas tiek rekonstruētas, siltināts un kā tiek rekonstruētas iekšējās apkurses sistēmas. Jo no, kā saka, seniem laikiem mums apkurses sistēmas strādāja ar paaugstinātas temperatūras siltumu nesēju, tad šobrīd, runājot par 4. 5. paudzes siltumapgādes sistēmu, mēs tomēr vēlētos, lai šajās ēkās būtu pazemināts temperatūras režīms nevis telpā, bet tieši apkurses sistēmās. Tad mēs vairs nevaram atļauties ēkā patērēt siltumnesēju ar temperatūru 80-90 grādi. Mums ir jāiet uz zemes temperatūras siltumnesējiem, uz šīm apkurses sistēmām mums jārunā par 40-50 grādiem. Un šai gadījumā pavērsies ļoti plašs tehnoloģisks iespējas centralizētās siltumapgādes sistēmā izmantot siltumsūkņus ar paaugstinātu COP koeficientu, nevis kā tagad, kad mēs faktiski to nedaram tikai tāpēc, ka tas nav pagaidām izdevīgi. Ja? Tātad šīs ir divas, te un tagad šīs ir divas tehnoloģijas, vai nu elektriskais katls, vai nu siltumsūknis. Pa siltumsūkņiem ļoti perspektīvs veids, kā tos izmantot, ir vasaras siltumslodzē, kad mēs runājam par karsto ūdeni. Tātad vasarā spīd saule, visi ir salikuši savus PV paneļus un pēkšņi attopās, ka patēriņi nav. Protams, švenks strādā, cements nāk, patēriņš ir, bet mēs redzējām šīs saulainās dienas, kas mums tagad bija, kas notika ar elektrības cenu. Jā,
centralizētā siltumapgādē slodze ir stabila. Vasarā mēs varētu paņemt visu šo elektrību un izmantot savās sistēmās. Protams, arī vasarā arī temperatūra ir zemāka arī pašās sistēmās. Bet, lai mēs palielinātu siltumsūkņu izmantošanu arī uz rudens un pavasaru, un varbūt arī ziemas periodā, tad obligāti ir jāskatās uz gala patērētāju energoefektivitātes uzlabošanu. Ne tikai brutāla siltināšana, bet arī iekšējo sistēmu sakārtošana, tā skaitā arī ventilācija. Okay, paldies. Tad potenciāls nākotnē ir... Jā, es domāju, ka potenciāls ir, un kā es teicu, ka mums, protams, ir jāgaida, kad nāks investori un būvēs ražošanas uzņēmumus, bet līdz tam, protams, ka centralizētā siltumapgādes sistēma ir tā, kas varētu paņemt jeb nosegt šo jaudu, kas ir jūsu tīklos un elektrības ražotājiem. Okay, paldies. Evīt, varbūt pāris vārdos, vai Švenks arī turpinās investēties elektroenerģijā un ir tas redz, ka, lai ir izaicinājumi saglabājās, bet elektroenerģija paliek kā ļoti labs risinājums dažādu mērķu sasniegšanai? Viennozīmīgi, jo mūsu vajadzības nākotnē attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu pieaugs vismaz 2-kārt, ja ne 3-kārt. Proti, tātad īstenojot šo dekarbonizācijas plānu un tātad tieši attiecībā uz tiešo emisiju, mūsu pirmā tvēruma emisiju novēršanu klinkera ražošanas procesā, mēs ļoti aktīvi strādājam pie oglekļa uztveršanas un noglabāšanas un cerams pēc iespējas ātrāk arī tālāk izmantošanas tehnoloģijām, bet mūsu tas galvenais uzdevums ir tieši oglekļa uztveršanas tehnoloģiju ieviešana mūsu Brocēnu cementu rūpnīcā un arī pārējās grupas rūpnīcās. Un attiecīgi šīs tehnoloģijas, kā mēs jau to šobrīd arī esam veicot testus konstatējuši un, protams, arī tālāk izpēte arī uz šīm pavisam reālajām tehnoloģijām, kuras mēs tad arī uzstādīsim savā rūpnīcā, tām ir milzīgs elektroenerģijas patēriņš. Un mēs pilnīgi droši garantējam un sūtam signālu, ka mums šī elektroenerģija būs nepieciešama. Varbūt mazākā apmērā, bet arī tomēr tas pieaugums ir attiecināms arī uz dažādām citām iniciatīvām. Piemēram, tagad mazinot, jau šobrīd arī mēs strādājam ļoti konkrēti pie šiem projektiem, pie dažādu cementa marku daudzveidības ieviešanas, proti ar cementa marku ar samazināta klinkera sastāvu, proti ar šo te mazāku oglekļa intensitāti saražota cementa marku, tātad izveides radīšanas, protams, vienlaikus nodrošināt tā kvalitāti, un attiecīgi arī tur mums ir nepieciešama tieši šī lielāka malšanas intensitāte, cementa malšanas intensitāte, un arī, kā minēts, šī malšana ir tā, kas mums patiesībā šos faktiski gandrīz 2% arī no tā Latvijas patēriņa rāda, pārējās mūsu kaut kādas atrašanās vietas, nelielās ražotnītes, tiešām jālieto tāds diminutīvs, salīdzinoši ar to lielo Brocēnu cementu ražošanu, tad tās patērē salīdzinoši tiešām absolūti 0, kaut ko no tā mūsu kopējā patēriņa. Tā kā elektroenerģijas intensitāte, tās izmantošanas intensīva, milzīgs potenciāls. Sandi, tad jautājums pie tevīm. Vai tā ir kā mūzika tavām ausīm, kad dzirdi, kad siltumnieks saka, liels jaudas nāks iekšā, liela elektroenerģijas patērētāji saka, vēl tā attīstīsies? Vai sistēmas operatori tam ir gatavi un kas varētu būt tie galvenie izaicinājumi? Man liekas, ka mēs jau šīs 2,5 stundas par to vien runājam, ka tas vilnis, kas nāk arī patēriņā, iespējams, ka mēs neesam katrā individuālā vietā tam gatavi. Un iespējams, ka mums ir jāredz šīs tendences, mums ir jāredz pieprasījums un jau preventīvi jābūvē tīkli. Ja? Ir ļoti daudz stāstu par centrālu siltums apgādes punktiem, ko mēs šodien redzam, ka tur bez apakšstacijas pārbūves nekas nenotiks. Ja? Bet mums ir jāzina, ka tāds plāns tur būs, un B, mums ir jāplāno pārbūve, un C, vajadzētu kaut kur vēl tam visam naudu dabūt. Ja? Tā kā tas ir skaidrs, bet es droši vien, ka arī aicinātu tajā elektrifikācijas stāstā, mums droši vien, ka tā vēsu prātu vajag iet iekšā. Man ļoti patīk, mēs jau esam siltuma asociācija jau vairākas reizes tikušies, un tāds pragmatiski pieeja tam stāstam, ka mēs nelicam varbūt uzreiz ar abām kājām iekšā kaut ko salauzt, kaut ko mainīt.
mainīt, bet mēs skatāmies, kā mēs varam kombinēt lietas kopā. Ja? Tā pats šķeldes, katlumāja un siltumsūknis. Tad, kad elektrība lēta, tad mēs ražojam. Tas, protams, uzreiz jautājumi, kā tad ar tarifiem, ja? Bet kopā nākot un kopā skatoties, droši vien, mēs varam atrast tādu produktīvu izēju, ja? Jo mums jau ir ieinteresētība tam, lai tīkli noslogotos, bet katrs eiro, ko mēs dabūnam tarifā vairāk iekšā, samazina visiem pārējiem tarifus. Ja? Tā ir tāda liela bilde, un tas ir tas mūsu droši vien, ka arī tas trauksmes zvans par to prognozējumību, jo mēs jau paši nevaram izdomāt, pieņemsim, uzminēt Švenka idejas. Protams, mēs runājam un tiekamies, bet jābūt ir šīm koordinācijas platformām, kur mēs saprotam, kas notiekās ar siltumapgādi, kas notiekās ar biznesu, kas notiekās ar pašvaldībām, kura osta attīstīsies, kura neattīstīsies. Un tad vēl kāds mums pasaka, tomēr, iedod tādu špikerīti priekšā, ka hei, šeit vajadzētu tā kā stiprināt to stāstu. Ja. Okay. Paldies. Edmund, varbūt jautājums vai tevīm varbūt varētu īsi un konkrēti apskatīties, kādas ir tās ekonomiskās iniciatīvas un atbalsta mehāniski, ko varētu piedāvāt, lai veicinātu elektrifikāciju biznesā un varbūt ne tikai biznesā? Jāsaka tā, ka enerģētikā jau laikam no neatkarības atgūšanas šī viena no jomām, kur valsts ir sistemātiski atbalstījusi. Sāksim ar to, ka jau no pašiem neatkarības pirmsākumiem, man liekas, katru gadu ir sniegts atbalsts siltumenerģijas, kā saka, efektivizēšanā, pilnveidošanā, un tad tas varbūt uzsvars vairāk ir bijis pēc tam pāriet uz atjaunojumiem energoresursiem. Tāpat jau jāsaka tā, ka attiecībā uz energoefektivitāti, kas laikam arī ir, teikšu tā, kad viena no prioritātēm, jo tā enerģija, ko mēs neiztērējam, laikam, kā tas saka, ir vislabākā, tad to mēs sākām ar finanšu krīzes iestāšanos, kas laikam bija tāds grūts brīdis un bija grūti iesākt, bet tā kā tur mēs esam jau diezgan ilgi, jāsaka tā, kad ir prieks par to, kad kopīgi ar valdību, ar politiķiem un arī ar komisijas atbalstu, tas atbalsts, kas saistīts ar energoefektivitāti, ir gājis diezgan būtiski plašumā. Iesākām mēs ar daudzdzīvokļu mājām, tagad mēs esam pie privātu mājām, mēs esam komersantiem, mēs esam valsts un pašvaldību, tā īpašumiem sniedzam šobrīd no valsts puses un Eiropas Savienības ir atbalsts. Tā kā tas ir ļoti, ļoti pozitīvi. Jāsaka tā, ka uzņēmēju darbības pāriešanai uz zaļām tehnoloģijām arī šobrīd ir pieejama atbalsta programmas komersantiem. Mums jau ir vairākas kārtas. Tie, kas ir bijuši aktīvāki, ir jau pieteikušies, kas varbūt ir, kas vēl joprojām ir pārdomās vai kam ir jauni plāni, tiem joprojām ir iespējas pieteikties, un tās iespējas ir pietiekami plašas. Gan attiecībā ir iespējas gan saņemt atbalstu, bija gan saules paneļu uzstādīšanai, gan arī principā arī tehnoloģiskā procesa iekārtu nomaiņai. Tā kā visas šīs lietas ir bijis pieejams, tāpat arī elektroautomašīnu iegādē šis atbalsts. Finansējums gan no ražošanas puses, gan arī priekš iekārtām būs. Labi, kā nākamo, es gribētu ātri paspēt, lai pasākumu vadītāji uzliek varbūt ātri uz balsošanu un iesaistam zāli par to. Tātad, kāds jūsuprāt ir lielākais šķērslis elektrifikācijas ieviešanai jūsu nozarē? Varbūt variet noskanēt QR kodu un nobalsot. Došu aptuveni kaut kādas 20-30 sekundes laika. Varbūt aizpildot ēteri, ja kamēr balso, sēžot, ienāca tāds
virssapnis šai dienai, ja, ka mums droši vien, ka vajadzētu kopā ar klimatu un enerģētikas ministriju un augstspējīgumu tīkliem un arī droši vien, ka ar ekonomikas ministriju turpmākos 2-3 gadus tā pastrādāt, kad Evita no Švenka, viņai vispār neinteresē enerģētikas jautājumi. Ja? Viņai ir gana daudz zaļās enerģijas, viņi ir pieejama, jaudas vienmēr būs pieejamas. Ja? Tas caur humoru, bet nopietni, jo ja mēs neizveidosim plānveidīgu prognozējumu infrastruktūru elektroenerģiju par pieņemamu cenu, biznesi neattīstīsies, ja neattīstīsies biznesi, tad mums nebūs, kur strādāt. Ja? Un tas droši vien, ka tas enerģētikas arī viens no tiem pamatpostulātiem. Ne jau enerģētika tāpēc, lai mums būtu vienkārši, mums būtu ko darīt, bet viņi tāpēc, lai Švenks, lai visi mēs pārējie varētu strādāt, attīstīties un iet uz priekšu. Es šo noteikti gribētu saglabāt ierakstā. Būs pieejams. Mēs redzam aizmugurē, ka būtiski lielāku pieaugumu, kādēļ grūti ir elektrificēties, tiek izvēlēts augstas sākotnējās investīcijas. Es varbūt aicinātu katru no dalībniekiem nokomentēt šo te atbildi no skatītāja puses un pie reizes sarunas beigās iedot arī savu ceļakarti no diskusijas, tad uz kuru mums vajadzētu virzieties, lai mēs varētu ātrāk elektrificēties. Varbūt palūkšu tad Edmundu sākt. Tā man jāpaskatās. Es droši vien, kad teiktu tā, kad gan komersanti, gan mājsaimniecības, laikam jau mēs visi domājam līdzīgi. Tie finanšu resursi vienmēr mums ir nepietiekami un kuru to izdevumu, ko mēs veicam, mēs skatāmies no tā, vai viņa atmaksājās. Un es domāju, ka tas ir būtisks aspekts. Vispārībā kaut ko darīt vai nedarīt, vai ieguldīt arī tajā pašā energoefektivitātē, bet šis laikam ir pārāk... Tas laikam no komersanta puses, jāsaka tā, ka lielākā daļa jau mums daudz, kas jau ir elektrificēts, reti, kas jau, principā, kas tad transports nav elektrificēts, daži ražošanas procesi nav elektrificēti, varbūt šobrīd siltumapgādē ir tas potenciāls, bet principā jau liela daļa tās lietas jau mums šobrīd ir elektrificēts un laikam jau tas, kas ir būtiski, ir šī pārliecība, prognozējumība, un es teiktu, ka ir kaut kādā mērā vēl, mums jāsagaida šis tehnoloģiskais uzlabojums, jo faktiski arī tās enerģijas uzglabāšana, jo tas, kas mums jāsaprot, kad ar to atjaunojumu energoresursu, tas izaicinājums ir nodrošināt, kā saka, to vienādo to piedāvājumu. Nepavelti mums tās cenas šobrīd lēkā, un tas ir tas izaicinājums. Ja varbūt tā uzglabāšanas tehnoloģijas arī būtu gājuši uz priekšu un būtu, teiksim, izmaksu ziņā daudz pieejamāks, es domāju, ka arī tā elektrifikācija būtu gājusi daudz tālāk. Tas pats, piemēram, autotransportā. Ja ar tām baterijām, kā saka, tas tehnoloģiskais labums vai attālums, ko var nopirkt, būtu būtiski tālāk un to enerģiju turēt, tad jau es domāju, ka reti kurš vispārībā domāt par to, vai pāriet vai nepāriet uz elektroautorātu. Paldies. Valdi, pavisam īsi. Es domāju, ka par investīcijām tas droši vien, ja te uzreiz ir jāpērk, tas dārgi maksā, bet ja salīdzina to, aizvietot, es atvainojos, siltumsūknis vai elektriskais katls ir samērojams ar biomasas katla cenu. Es domāju, ka jāmaina ir, kā saka latviski, smadzenes, jo es kaut kādu anekdotu lasīju kaut kur portālos, ka kaimiņš nopirka, nezinu, ko viņš tur nopirka, smalku mašīnu, vai cik forši, kā viņš brauks, un tur bija kaut kāda piemēra, bet beigās bija, tas tur uzlika uz jumta PV paneli, un cik ilgā laikā atmaksāsies. Jāmaina domāšana, to mašīnu viņš nopirka, tas viss priecājas, bet pa paneli viņš saka, cik ilgi atmaksāsies. Jābūt otrādi. Es domāju, ka vislētākā apkuri ir paņemiet metāla mucu un rudenī dedziniet lapas. Vislētākā apkuri būs. Viss jāmaina ir sava attieksme, ir klimats pāri visam un, protams, arī veselība. Paldies. Evita? Ļoti īsi investīcijām patīk prognozējamība, paredzamība, caurskatāmība.
šobrīd tā ļoti pietrūkst. Perfekti. Un Sandi? Jā, es domāju, ka par atļaušanos pieslēgumu maksas un tā tālāk mums bija ļoti labs ceļojums šogad. Kopā ar ekonomikas ministriju inicējām izmaiņas 50% līdzfinansējums no sadales tīklas jauniem elektroenerģijas pieslēgumiem vai jaudu palielināšanai ar juridiskajiem klientiem. Mums šis stāsts visu atbalstīts un tā tālāk vilkās te jau pie gada. Ja? Tā kā, un te ir droši vien, nav pat tā kā pret, bet tas process, kamēr tu izej tām lietām cauri, mums bieži vien ir ļoti lēns. Un šajā dinamiskajā laikā tas, man liekas, ka ir ļoti būtiski, ka mēs ejam biznesam līdzi, mēs skatāmies, kur ir vajadzības un mainamies un strādājam, bet arī no valstiskā aparāta, ka mēs saprotam, ka lietas ir akūtas un lietas jādara ātri. Ja? Un nav laika pusgadam vai gadam kaut ko plānot un skatīties. Jāmaina varbūt ir šodien. Ja? Tā kā, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Ceļš, ārā notiek tas, kas tur notiek. Ja? Mums jāmainās ļoti bieži, ne mēnešos vai gados, bet nedēļās. Paldies! Burvīgi!